par jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību, parasti pierasts kaut kur būvēt, būvē Rīgā, ne? Tā mēs esam dzirdējuši Rīgā. Tur uzbūvēts Skansas rajons, Bonau, tur, es nezinu, kā to rajonu sauc, uzbūvējis tur vēl kāds kaut kur un tā tālāk un tā projām. Un tad kaut kur zemgalē viens būvniecības ņem un uzbūvē arī vienu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, 100 dzīvokļu. 100 dzīvokļu daudzdzīvojamo māju, un atšķirībā no Rīgas viņš viņu uzbūvēja tā, ka tur ir kaut kādas laivu piestātnes tiem pašiem mājas iedzīvotājiem un vēl kaut kādas ekstras, kas ir absolūti daudz foršāk nekā Rīgā. Bet viņš to izdara absolūti pat ne pilsētā, ciemā. Lūk, kā nākošo runātāju es piesaku Gati Bērziņu, būvuzņēmumu Bildberga īpašnieku un valdes locekli. Un viņš noteikti spēs pastāstīt, kā ne tikai uzbūvēt 100 dzīvokļu, daudz dzīvokļu māju ciematā, bet kā vēl to paveikt gandrīz vai krīzes laikā. Lūdzu. Es nezinu teikt, kāds darbības. Mikrofonu nevajag aiztikt šodien. Nē, man tur kaut kas jāpārslēdz, varbūt podziņa. Vai tas pārslēgsies automaski? Jā, šī podziņa. Jā. Super. Jā, labdien, dāmas un kungi. Esmu pagodināts šeit piedalīties, un tas mans uzdevums ir padalīties tieši ar praktisko pieredzi par daudzdzīvokļu māju attīstību reģionā. Un tas mūsu stāsts, ko es arī jums gribu pavēstīt, ir, kā mēs to esam izdarījuši. Jo mums sakrits ir tā, ka mūsu projekti ir īstenoti pēdējās 3 krīzēs, kas ir bijusi Latvijā. Pats būvniecībā nodarbojos jau no 17 gadu vecuma un pēdējos 20 gadus vadu būvuzņēmumu Bildberga. Pa lielāko problēmu, ko mēs arī saskaramies savā reģionā, pats no Ozolniekiem, Jelgavas novads, ir dzīvojamā fonda pieejamība. Un situācija rāda to, ka liela problēma ir tieši ierobežo ar mūsdienas kvalitātēm atbilstošiem mājokļiem, kas iedalās nepietiekamā piedāvājumā cilvēkiem ar vidējiem un paaugstākiem ienākumiem, nepietiekams privātā sektora investīcijas īpašuma attīstībā, ļoti liels īpatsvars ar padomju laiku būvētajiem daudzdzīvokļu namiem un koku apbūve, kas šobrīd jau ir sliktā stāvoklī. Un tas, ko es gribu pateikt, ka kvalitīvas dzīves vide nevien paver jaunas iespējas reģionam, bet arī priekšnoteikums, lai pilsētē piesaistītu jaunus iedzīvotājus. Un tad padalīšos ar šo uzkrāto pieredzi par 3 projektu attīstību tieši krīzēs, kur viens no viņiem bija 2008. gadā, Covid-19 pandēmijas laikā un arī Krievijas iebrukuma Ukrainas laikā. Tātad pirmais projekts, sākām par viņu aizdomāties 2006. gadā un sev izvirzījām tādu ļoti ambiciozu mērķi Ozolniekos, kas tajā brīdī bija kā atsevišķs novads, uzbūvēt jaunu daudzdzīvokļu māju 100 dzīvokļiem. Teritorijā 3,5 hektāri. Tas bija tas laiks, kad būvniecība gāja uz augšu, nekustamā īpašuma projekti auga kā viens pēc otra. Un tajā būvniecības laikā, ar ko mēs saskārāmies? Mēs saskārāmies to, kad pieauga cenas, kas bija saistītas ļoti ar darba spēku izmaksām, jo visi palika pa celtniekiem, brauca ar X5. Līdz ar to mēs pārsniedzām budžetu, bet labā ziņa tā, ka bankas toreiz naudu deva visiem un bišķi vairāk nekā vajadzēja. Līdz to, labi, maucam, kāpēc ne, 100 dzīvokļu forši. Bet tad notika to, ko laikam neviens neparedzēja, iestājās šī nekustamā īpašuma krīze. Un būvniecības laikā mums bija rezervēti visi 100 dzīvokļi, gājām uz priekšu, un vienā dienā mums nav rezervēts absolūti neviens dzīvoklis, māja ir pabeigta, mums ir palicis tikai kredīts. Skaista māja. Protams, ka bija komunikācija ar banku, un banka kaut kā ieklausījās mūsu un ļāva nevis iztirgot to visu izsolē, bet turpināt par šo projektu cīnīties. Un tāpēc tika pieņemts lēmums, ka šie dzīvokļi tiek nodoti īrē ar izpirkuma tiesībām. Un tā 3 gadu laikā šo 100 dzīvokļu māju mēs arī piepildījām. Un tas secinājums ir tāds, ja ir pārliecība par produktu un vietu,
un paši mēs tam ticam, tad agrāk vai vēlāk šis projekts arī atmaksāsies. Jā, otrs projekts sakritā ar Covid laiku, kad tā mūsu pamatnozara tomēr ir būvniecība. Un Covid laikā šī būvniecība valsts pašvaldības iepirkumos bija ļoti apgrūtināta. Un mums bija savi darbinieki, kuri tomēr gribēja arī pārtikt katru mēnesi. Un līdz to mēs pieņēmām lēmumu, labi, Covid pāries un būvējām vēl vienu māju, arī Ozolniekos. Šoreiz gan viņi bija nedaudz mazāk, 40 dzīvokļi. Un šeit mēs saskārāmies atkal ar citām problēmām, jo šis bija, teiksim tā, arī reģionā laikam tad otrais projekts pēc 10 gadiem. Un problēma bija ar to, ka ļoti piesardzīgi šo visu skatījās bankas. Un līdz ar to mums nācās ļoti lielu savu pašieguldījumu veikt, 50% apmērā, kam piekrita arī bankas. Un tad mēs saskarāmies ar otru problēmu, ko mēs iespējams nebijām izvērtējuši līdz galam. Bija tas, ka jauna projekta būvniecības izmaksas tajā brīdī viņas bija kaut kā 1400–1600 eiro par kvadrātmetru pārdošanas cena, un šādi darījumi reģionā nebija. Reģionā maksāja 900 eiro kvadrātmetrs, un līdz ar to jaunajiem dzīvokļu interesantiem, jo interese bija ļoti liela, bija problēmas ar kredītu piesaisti. Un tikai pēc laika, kad notika pirmie 4–5 darījumi, uzkāpa augšā vērtēji, vērtētāji sāka vērtēt atbilstoši, un principā pēdējie dzīvokļi tika notirgoti ar 90% bankas finansējumu. Un tad no šī mēs mācījāmies, ka pirmajam projektam reģionā vienmēr ir vislielākais risks, bet arī vislielākā ietekme uz tālāko nekustamo īpašumu attīstības tirgu. Un tad trešais projekts pavisam nesen, kas ir saistīts ar Krievijas pilnmēroga iebrukumu Ukrainā. Vēl mazāks namiņš, šoreiz ar 12 dzīvokļiem. Un tā doma bija tāda, ka aprēķini bija veikti. Tajā brīdī, kad mēs viņu uzsākām, nekas neliecināja par tuvojušos situāciju. Mūsu aprēķini balstījās uz 1300 eiro par kvadrātmetru būvniecības izmaksās, bet viņi, ņemot vērā visu materiālu pieejamību un sadārdzinājumu, finālā mums izmaksāja 1850 eiro kvadrātmetrā bez PVN, tā ir būvniecības izmaksas. Līdz ar to, lai šos projektus realizētu, pārdodamā dzīvokļa kvadrātmetra cena bija 2550 eiro, un tam tirgus nebija gatavs. Līdz ar to mēs palaidām šos visus dzīvokļus uz īri, par pietiekami pieņemamu cenu, ja skatās un aprēķina, lai šis ieguldījumi atmaksātos 20 gadu laikā par 11 eiro kvadrātmetrā. Māju mēs izīrējām 3 mēnešu laikā. Un tātad šeit arī tāds secinājums, ka elastīga biznesa modelis ir kritiski svarīgs noteiktos apstākļos. Ko mums iemācīja? Mūsu pieredze rāda, ka daudzdzīvokļu namu reģionā var attīstīt pastāvot 3 pamatnosacījumiem. Reģionā ir darba vietas, it īpaši eksportā vai ražošanā, iedzīvotāju skaits nekrītas un pašvaldības aktīvi iesaistās attīstībā. Un tajā skaitā arī pašvaldībām ir ļoti būtiska loma pašvaldību attīstības stratēģija, zemes pieejamība, infrastruktūras nodrošināšana un kopēja komunikācija ar uzņēmējiem un investoriem. Par tādām būtiskām atziņām attiecībā uz reģionu un uz izmaksām. Valtāds uzskats, ka daudzdzīvokļu māju Rīgā būvēt ir dārgi, savukārt reģionā viņš noteikti būs lētāki. Bet praksē un mūsu pieredzē, diemžēl, tā nav. Šīs izmaksas ir ļoti līdzvērtīgas, jo galvaspilsētā zeme ir dārgāka, savukārt reģionos viņa ir lētāka, bet ir viens cits faktors, kad uzņēmēji vairāk koncentrējās tieši galvaspilsētas reģionā, konkurence ir lielāka, un līdz ar to tās izmaksas ir līdzīgas. Un tad arī varbūt ieskicēšu tādu nelielu pavisam aprēķinu, kā tā cena veidojās, lai ir priekšstats. Ja mēs pieņemam par pamatu 40 dzīvokļu māju, kur kopējā platība ir 3000 kvadrātmetri, savukārt pārdodamā platība ir 2500 kvadrātmetri, tad tās izmaksas uz šo brīdi, kāds varētu būt
es teiktu, jebkurā reģionā un iespējams pat Rīgā, kad viņas veidotos no zemes iegādes, 250,000 projektēšana, būvniecība aptuveni 1300 eiro kvadrātmetrs, tās cenas ir bez PVN, teritorijas labiekārtošana, bankas procentu maksājums un dzīvokļu sadalīšana, pārdošana. Līdz to sanāk tā, ka kopējās izmaksas šādām namām varētu būt 5,1 miljonus. Līdz ar ko mēs nonākam pie pārdodamās kvadrātmetra cenas 2040 eiro bez PVN, un pat cik šie visi ir jauni darījumi, viņi apliekās ar PVN, un pārdošanas cena reģionā varētu būt kaut starpībās starp 2400 līdz 2500 eiro par kvadrātmetru. Kāds secinājums no tā var izdarīt? It kā pieeja ir loģiska un saprotama, taču projekts, kā jau minēja, reģionā pirmais projekts būs sarežģītākais. Un tas prasa dzīvokļu pieprasījumu analīzi, optimālu dzīvokļu platību, skaitu izvērtējumu, piemērotākās lokācijas noteikšanu, pieejamību atbilstošiem zemes gabaliem, plānoto iedzīvotāju skaitu politiku, iespējas pašvaldības atbalsta mehānismiem, kā arī daudz lielāku attīstītāju finansiālo ieguldījumu. Attīstot projektu reģionā, mēs saskaramies ar finanšu un bankas riskiem. Un šī ir ļoti būtiska sadaļa tieši reģioniem, jo nav tā pieredze. Nav iepriekš realizēti jaunie projekti, nav bijuši vērtējumi, nav bijuši darījumi. Līdz ar to komerciestādes šos komercbankas viņas vērtē ļoti piesardzīgi, un attīstītājiem līdz ar to var nākties saskarties ar augstākām paškapitāla prasībām, kādiem papildus nodrošinājumiem kredīta saņemšanai. Savukārt pircējiem varētu rasties sarežģījumi ar kredīta saņemšanu, jo reģionā šādi darījumi nav bijuši, un tā plānotā cena ir krietni augstāka, kāda ir pat iespējams augstākā cena, par kādu notiek šobrīd darījumi reģionos. Un tad, domājot visus tādās melnās krāsās un ko darīt, un pārdomājot šo visu, kā veicināt un ko darīt, lai tas ir iespējams, jo nepieciešamība ir tas noslēpums. Un tā mūsu doma, kad varētu veidot kā kooperatīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību. Savukārt arī tur ir pāris nianses, un uzņēmēji, kas ir reģionu uzņēmēji, nevienmēr var atļauties būvēt dzīvojamās ēkas, jo tur ir nepieciešams liels investīcijas un tiem jākoncentrējas savu pamatdarbību. Pašvaldības nevar piedalīties uzņēmēju darbību vajadzības nodrošināšanā ar dzīvokļiem, jo tām jāpild savas funkcijas. Problēmas nevienmēr var atrisināt arī šobrīd aktuāli būvētie zemes īres nami, jo kvalificētiem darbiniekiem ar lielākiem ienākumiem saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem šeit dzīvokļus būs grūti iegādāties, izīrēt. Komercbankas finansē vairāk kā 50–60% no kopējām izmaksām, un realizējot projektu reģionā, nekustamā īpašuma segmentā, kur nav bijuši jauni projekti pēdējos gadus, vērtētājiem nebūs ko balstīt dzīvokļu vērtējumu. Un tad par izcinājumiem, kā mēs to varētu redzēt. Apzinoties reģionu uzņēmēju vajadzības, nepieciešamību definēt kopējo dzīvokļu skaitu, istabu skaitu, stāvlaukumu skaitu, noktavu skaitu. Par pamatu varētu tikt izmantoti ekonomikas ministrijas izstrādātie tipveida projekti, vai arī varētu veidot savu konceptu, individuāli pielāgojot atbilstoši pieprasījumam. Ar pašvaldības vai Latgales speciālās ekonomikas zonas aktīvu atbalstu uzņēmēji varētu veidot kooperatīvo sabiedrību kopā ar būvnieku. Un, lai to realizētu, lai patieso nodomu apliecinātu, ja kurš komersants reģiona, kam šāda nepieciešamība būtu, veiktu biedru naudu iemaksu, pieņemsim 10 000 eiro par vienu dzīvokli. Ja komersantam nepieciešama vairāk dzīvokļi, tad 10 dzīvokļi pieņemsim 100 000. Savukārt būvnieku līdzdalība šajā visā varētu būt 30% no kopējām
biedru naudu iemaksā. Tad nedaudz par kā varētu tikt izlietots šis finansējums un tālākā projekta realizācija. Par šo pirmo biedru naudu un būvnieku līdzfinansējumu tikt izstrādāts tehniskais projekts, saņemta būvatļauja, tikt uzsākti nulli ciklu būvdarbi, zemes darba pamata izbūve, inženiertīkla izbūve. Pēc tam, kad šie darbi pabeigti, tiek veikta dzīvokļu rezervācija, konkrēti izvēlētā dzīvokļu rezervācija, iemaksājot rezervācijas nav 30%, par kuru tiek pabeigta ēku nesošo konstrukciju, norobežošo konstrukciju, ņumtu segumu izbūve. Tajā laikā nekustamais īpašums tiek reģistrēts zemes grāmatā kā jaunbūve, un tālākam būvniecības procesam tiek piesaistīts Komercbankas priekšfinansējuma. Tālākie soļi būtu projekti varētu turpināt atlikušais realizācijas laiks aptuveni 12 mēneši, lai pilnībā pabeigtu objektu nodot eksploatācijā. Komersanti vai to pilnvarotās personas pārfinansēs savas saistības vai savstarpēji vienoties par norēķinu kārtību reģistrē savus īpašumus zemes grāmatā. Un savukārt mājas īpašnieks paliek kooperatīvs, kas darbojas pēc biedrības principa. Uzņēmēji ir kooperatīvu dibinātāji un biedri. Katram biedram ir tik balsis, cik dzīvokļu īpašumu tiesības viņam pieder. Bet paši dibinātāji statūsos var vienoties par nosacījumiem. Piemēram, vienam biedram nevar būt vairāk kā 49%. Ko mēs ar to varētu iegūt? Ja mēs pieņemam, ka vidēji jauna projekta būvniecības izmaksas ir tie paši 2500 eiro kvadrātmetrā, tad šādā veidā izdotos to samazināt, un tie galvenie ieguvumi būtu visas iesaistītās puses būtu ieinteresētas veiksmīgā un ātrā projekta realizācijā. Gala patērētājs saņem savām vēlmēm piemērotu atbilstošu rezultātu. Sadarbībā ar pašvaldībām tiktu iegādāts izdevīgāks zemes gabals ar izbūvētām inženierkomunikācijām, saņemts pašvaldības de minimis atbalsts, netiktu pārmaksāts nekustamā īpašuma attīstītājiem, nebūtu nepieciešams mārketinga un pārdošanas izdevumi, kā arī bankas kredītprocenti būtu krietni īsāku laiku, proti tikai uz tiem 12 mēnešiem. Un jaunais projekts būtu ātri aizpildīts ar dzīvokļu īpašniekiem. Un, es laikam bišķi pātrunāju, bet tas, ar ko es vēlējos to visu noslēgt, ir to, ka jaunu dzīvokļu namu attīstība reģionos nav tikai būvniecības jautājums. Tā ir kopīga izvēle un kopīga atbildība starp attīstītāju, investoru un pašvaldību. Mūsu pieredze rāda, ka sarežģītākos apstākļos projekts var būt veiksmīgs, ja ir skaidra vīzija, savstarpēja uzticēšanās un atklāta profesionāla sadarbība. Pašvaldībām ir izšķiroša loma vides un priekšnoteikumu radīšanā, savukārt investoriem iespēja ar savu kapitālu veicināt ilgspējīgu reģionu attīstību. Ja šie trīs elementi satiekās reģionā, iegūst vairāk nekā tikai jauna ēka, tas iegūst cilvēkus, dzīvību un attīstību ilgtermiņā. Man būs viss. Paldies! Sakiet, lūdzu, jūs pamanījāt, ka viņš man noņēma planšeti? Starp citu, uzņēmējs. Lūk, bet es tā kā jautāju tev, bet man pie reizes gribētos arī zālē uzdot vienu to pašu jautājumu. Jums nav sajūta, ka šī bija reāla valsts programma tikko? Tā teižveidīgi, bet visticamāk ļoti pārdomāti, jo ir diezgan grūti atrast vēl vienu būvniecību Latvijā, kurš 3 krīzēs ir mierīgi gājis tālāk un būvējis un nebankrotējis un realizējis šos dzīvokļus. Tad to planšetu man atdos, vai ne? Jā. Jā, vismaz tas ir labi. Savukārt to valsts programmu tu esi gatavs padalīties ar pašvaldībām, attīstību vadītājiem un tā tālāk un tā projām. Protams, jā. Lieliski. Ņemot vērā, ka viņš man noņēma planšetu, es neredzu jautājumus, bet es viņus pēc tam paneļa diskusijā varbūt izmantošu. Paldies. Es centos dabūt atpakaļ. Bet tas, ko es gribu tev pajautāt, pagaidi mirklīt. Tas, ko es tev vēlos pajautāt, redz, cik daudz ir sanākuši tev jautājumu.
Vai privātam būvniekam ir interese individuāliem dzīvokļu māju projektiem Latgalē, vai interese tikai tad, ja jābūvē vairākas mājas uzbūvēt? Visam ir apakšā aprēķini. Un, tie mūsu aprēķini rāda, ka visracionālāk ir būvēt māju aptuveni, kur pārdodamā platība ir starp 2–2,5 tūkstoši kvadrātmetriem. Tas saistīts ar pamatkonstrukcijām, ar visiem inženiertehniskiem risinājumiem, ar būvkonstrukcijām, ar visu pārējo. Protams, var lielāks, mazāks mājas būvēt, bet tā būtu racionālākais. Bet, ja jautājums ir vai vienu vai uzreiz vajag 10, protams, jāsaka ar vienu. Jo, kā es minēju, arī šī uzreiz tā biznesa reģionā tieši nekustamā īpašuma joma paaugstināsies pēc tā pirmā nama. Nevajag uzreiz 10. Jā, bet tas, ka tu esi no Zemgales, tevi nebiedē mēģināt startēt Latgalē? Nē. Vispār, lieliski, jā. Nākamais jautājums ir, faktiski tu esi ne tikai būvnieks, bet arī zināmā mērā tikai privātais investors. Mēs savos projektos pildīs abas šīs funkcijas. Kā tu skaties uz pašvaldību un valsts aktivitātēm Latgalē šajā jomā? Gan atjaunošanas, gan īres namu būvniecības jomā, abos jautājumos. Ļoti neesmu pētījis šo jautājumu, bet izbraucot cauri Latgalei, neko tādu ļoti jaunu uzbūvētu vai renovētu tik lielā apjomā, kā tas ir pieejams Zemgalē vai Rīgā, es neredzēju. Tad tu skaties kritiski nedaudz. Teiksim kritiski. Aha, ok, labi. Tad man ir jautājums, kādas prognozes tavuprāt ir nekustamā īpašuma tirgus segmentā, ņemot vērā demografisko lejupslīdi? Tu kā uzņēmējs vispār to taču vērtē arī iekšā kaut kā, Jā, ne? mēs to ļoti vērtējam, un tāpēc arī tas mans piedāvājums Latgales reģionam, pat cik mēs neesam vietējie, mēs nepārzinām šo tirgu, mēs nezinām, kas šeit notiek. Tas mūsu piedāvājums ir tomēr sadarbība ar pašvaldībām, ar uzņēmējiem vietējiem, lai saprastu, kas ir vajadzīgs. Protams, reģionā, kur mēs dzīvojam no dzimšanas, mums ir vieglāk saprast, mēs redzam, kāds ir pieprasījums, kas trūkst. Mums bija vieglāk izvērtēt. Šajā gadījumā es redzu, ka tā ir liela sadarbība kopā trijām pusēm. Labi, un tad vēl divi jautājumi. Vai tev ir zinām kāda ārvalstu piemēra, kur šo te kooperatīvu pieeja jau veiksmīgi darbojas? Vācijā tas darbojās jau 100 gadu. Vācijā 100 gadu. Jā, ne 100 gadu, 100 gadu plus. Jā. Lūk, un tad divi jautājumi, vienkārši viens jautājums, bet divi subjekti. Tavs novēlējums Latgales pašvaldībām un pilsētām? Es domāju, tā kā vadībām. Man būtu labāk iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem man būs ļoti īsts novēlējums. Esiet savas vietas, savu reģionu patrioti, un pašvaldībām atbalstiet savus patriotus, atbalstiet uzņēmēju darbību, veiciniet investīciju piesaisti, veidojot zaļāku, draudzīgāku vidi saviem iedzīvotājiem.